tuvojas ziema. Pateikšu vienu lietu tieši Renault Masteriem, kam ir aprīkoti ar AdBlue sistēmu. Kā šajā gadījumā 18. gads Renault Masteris 2.3 dzinējs, pastāvot mašinai 2-3 dienas, plus minus 4 var būt ārā un gandrīz izladējas akumuļatorus un nevar iedarbināt. Problēma ir tā, ka viņam ir AdBlue sistēma ierīkota iekšā, un AdBlue šķidrums aizsalst pie minus 11 grādiem. Tātad, ja mašina stāv ārā, pie lieliem minusiem viņš savi silda, lai nesabojotu sistēmu AdBlue sistēmai. Tā kā viņi jau no rūpnīcas iznācot ārā jaunam mašinam, tāda problēma ir. Kā īpašnieks arī tieši šito apstiprināja, kad viņam jau no rūpnīcas mašinai iznācot ārā, pastāvot dienā 2, 3, 4 un izladējas akumuļatorus. Šobrīd viņš atbrauc pie mums, uztaisīja diagnostiku, jo check engines bieži iedegas, konstatējam to, ka viņam ir AdBlue sistēma nestrādā tā, kā vajag. Kodai viņam parādījies par AdBlue dozing modulu. Tā kā remonts tai mašinai iznāktu daži tūkstoši eiro, plus jāpasjūta detaļas, tā kā mašina stāvētu kādu tā laiku darbnīca un nebūtu spējīga strādāt. Pašnieks nolēma tai mašinai atkodēt AdBlue, un lai viņai netraucētu ikdienas darbiem. Šobrīd notiek faila lasīšana, un tūlītās pārbaudīsim programmatūru, sakārtosim, sarakstīsim iekšā, izsniegsim garantijas talonu veiktam darbam, un būs viss kārtībā. AdBlue sistēma tika saprogrammēta, šobrīd uz pašā ekrāna raksta, kad ir neliels atlikums AdBlue, un viņš vienmēr šādi paliks, nemainīsies. Check engine nav, kļūdas nedeg. Rokas bremzē, tur degto var nolaist lejā, un viņa pazūd, un viss kārtībā, un skatoties pēc kļūdu kodam, pēc diagnostikas, arī viss zaļš, viss ir smuki, problēma vairs nav, un ar AdBlue mēs garantējam no savā puses, ka problēma vairs nebūs uz visu mūžu no mūsu puses. Mēs garantējam to, ka tur viss kārtībā būs tieši šitai mašinai un arī pāriem, ko mēs programmējam. Jauku dienu, atā!